Ģedertēlēs muzeja darbinieki un arhitekta pēc senās fotogrāfijas un bažīgi lūkojas uz tukšajām nišām ēkas fasādē. Līdz 1944. gada vasarai tajās atradās 4 gudro bistes, no kurām 100% identificēts ir tikai viens – Homērs. 2 vīri jau nes kasti ar rūpīgi iepakoto sengrieķu dzejnieku Homēru Krūštēlu, kurš uz Jelgavu atceļojas no Vācijas. Ziniet, mēs neviens nezinām, vai viņš tur derēs tajā nišā. Un, protams, ka šodien tas ir tikai mēģinājums, kā saka, piemērīt viņam vietu šajā ēkas fasādē. Kad vācu restaurators Bernhards Gutmans pašrocīgi to novietojas nišā, visi var atvieglot uzelpot. Der kā uzliec, taču ceļš līdz šim brīdim ir bijis nejaušība pilns. Es aizbraucu skatīties uz Berlīnu jaunu atklāto muzeju, Berlīnu muzeju, un tur tātad staigājot pa zālēm, es pēkšņi ieraugu mūsu Homērs. Tas bija tāds liels pārsteigums. Un es viņu safotografēju no visām pusēm, un tagad atbraukus uz Rīgu saviem darbu kolēģiem stāstu, un tā skaitā arī tātad Bernhardam Gutmanim, kurš strādā biržas ēkā, kurā es arī strādāju, kurš strādā tur kā ģipšu meistars, un rādu viņam un stāstu un saka, ka lūk, Vācijā muzejā tādus ieraudzījis. Un viņš skatās uz tā tēlu, un viņš saka, viņš viņu pazīst, viņš ir taisījis atlējumu no šī te ģipšu galvas, ja. Tagad ir pilnīgi skaidrs. Vasarā Homēra Krūštēls tiks nostiprināts un atgriezīsies savā vēsturiskajā vietā uz palikšanu. Vēsturnieks stāsta, ka diezgan droši var apgalvot, ka pirmā stāva nišā pa labi atradies Aristoteļa Krūštēls. Vācu restaurators dod cerību, ka jelgavnieki varētu saņemt vēl vienu dāvinājumu. Apskatoties fotogrāfijās, var teikt, ka nav nemaz tik daudz dažādu to variantu vai modeļu Aristotelim, un ka tas ir tikai jāpameklē, un tas visticamāk tā arī varētu notikt. Vēstures liecības ir visai skopas, tāpēc grūti pateikt, vai kādreiz izdosies identificēt un atgriezt arī pārējos 2 krūštēlus. Pašreiz izvirzīta hipotēze, ka kādreizējās Pētera akadēmijas fasādes 2. stāva nišās varēja atrasties Cicerona un Tita Līvija krūštēli.